Tas ir faktiski ne helikopters, bet kvadrakopters, tāpēc, ka propeleri viņam ir 4. Pašlaik viņš ir salikts tā, lai viņš tā kā varētu ievietoties bagāžniekā, bet tagad viņš mums ir jāizliek un viņam ir jāizpleš savi spārni ar propeleriem. Ja? Un viņam klāt, es skatos, ir pavisam, var teikt, parasta fotokamera, tikai ļoti, es saprotu, optiski varena, ja? Zinātniski viņu varētu nosaukt par tādu platformu, ar kuras palīdzību tiek realizēta tālispēta, ja? Kas notiek tātad attiecīgi vai nu redzamajā gaismā, vai arī infrasarkanajā, jo mums jau ir arī infrasarkanā kamera. Un tad šī melnajā koferī ir kas? Lidojuma vadības centrs? Jā, lidojuma vadības centrs. Uz šejieni tātad atnāk no helikoptera tātad visa informācija, kur viņš atrodas, cik augstu viņš atrodas, cik tālu viņš no šī centra atrodas. Uz ekrāna mums bezvadu video tiešraidi no helikoptera. Jā, tieši tā. Sākam. Pirmais motors, otrais motors. Pa vienam. Jā, bet tagad visi reizē. Mēs pētam ezerus, jā. Pētam ezera krasta līniju, aizaugumu, jā, tātad. Mēs viņu kartējam, mēs skatāmies, kas notiek, kā mainās. Vēl jau ir brilles 3D, tātad, kuras es uzvelku, un tad tad man nav jāgroza galva un jāskatās, ko rāda. Jums nav tāds, ka James Bonds nobālētu, kad redzētu, kas jums ir iespējams? Katrā ziņā nesliktāk, jā. Un tad es varu tur lidot, attiecīgi skatoties šajās te brillēs, kas faktiski monitori, jā. Man ir tāds, ka jūs man rādat nākotni, es laikam tad esmu bišķiņ kļūdījies, tā ir jau tagadne. Es saprotu, vēl pēc 5 gadiem tā būs pilnīgi realitāte. Jā, es domāju, ka jā. Katrā ziņā pie mums tā jau ir realitāte, jā. Jā, jau nākotne ir klāta.